Ja ir jāizceļ 3 galvenās ādas kopšanas darbības, kādas tās būtu un kāpēc? 3 galvenās es nosauktu šādi. Pirmkārt, tā būtu ādas attīrīšana. Protams, šeit ir jāņem katram cilvēkam savs atbilstošs ādas tips, izvēloties attīrošo līdzekli, bet ir jāņem vērā, ka mēs diezgan bieži atrodamies putekļainā vidē, ir ārā gaisa piesārņojums, tāpat mēs lietojam diezgan bieži kosmētiku, arī saules aizsarga līdzekļi pa dienu, kas ir uzklāti, ir noteikti no ādas jānomazgā. Tāpēc pirmā darbība būtu ādas attīrīšana, bet arī nepārspīlējot noteikti nevajadzētu nomazgāt ādas visu tauku aizsargu slānīti, kas ir ādai ļoti nepieciešams, lai pasargātu atkal mūs no apkārtējās vides, no mikrobiem un pasargātu no mitruma zuduma. Otrs būtu ādas mitrināšana. Kā es jau pieminēju, protams, ādas mitruma līmenis arī ļoti lielā mērā ir saistīts ar to, cik mēs uzņemam ūdeni, bet, ja ir nepieciešams, mēs lietojam arī krēmu, kas uz ādas izveido tauku aizsargu slānīti, kas neļauj šim mitrumam iztvaikot. Un arī ir krēmi, kuru sastāvā ir vēl vielas, kas piesaista ūdens molekulas un tādā veidā vēl vairāk pastiprinot šo ūdens saglabāšanu ādā. Un trešais, tas būtu saules aizsarga līdzeklis jau pieminētais, jo dienās, kad ir saule, par to noteikti ir jāatcerās, un tas būtu tāda ikdienas darbība. Protams, ir liela atšķirība, kurā zonā cilvēks atrodas, cik ir liela saules intensitāte, cik cilvēks ilgi atrodas ārā, bet seja ir tā ķermeņa daļa, kura pastāvīgi ir no apģērba neatsekta, un arī mākoņainās dienās ultravioletais starojums cauri mākoņiem tiek, un te, protams, katram izvērtējot savas ikdienas darbības, savu ādas tipu, bet par to diezgan bieži ir svarīgi atcerēties kā vienu no 3 būtiskākajiem momentiem.